Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mani sauc Dace Vintere, un mēs kā vienmēr atbildam uz jautājumu, kas tad notiek medicīnā. Līdz šim raidījumos mēs esam pētījuši dažādu slimnīcu, klīniku, projektu, darbu un attīstību medicīnas nozarē, bet šodien parunāsim par mazliet kaut ko citu, bet arī par tikpat būtisku un svarīgu sfēru – sociālajiem aprūpes centriem un paliatīvo aprūpi. Latvijā ir 182 sociālās aprūpes centri, kuros ir apmēram 15,000 dzīvojošie pacienti. Diemžēl jāsaka, ka šīs sabiedrības daļas aprūpe šobrīd lielākoties ir nodrošināta ar vāji attīstītu digitalizācijas līmeni, jo praktiski netiek izmantotas klientu un pakalpojumu uzskaites elektroniskās sistēmas, bet gan pierakstu kladītes, uzskaites žurnāli, nemaz nerunājot par zāļu ordinēšanu. Tāpat neretums Latvijas iedzīvotāji saskarās ar nepieciešamību pēc savu ģimenes locekļu paliatīvās aprūpes. Tāpat arī nereti paliatīvā aprūpe nepieciešama arī tiem, kas jau dzīvo sociālajos aprūpes centros. Tās ir reizes, kad mēs, protams, vēlamies nodrošināt saviem tuvajiem augstākā līmeņa servisu dzīves nogalē. Bet, diemžēl, šīs ir arī reizes, kad nevienmēr mēs esam izzinājuši šādus servisus un informāciju iepriekš, un ne visi šie jautājumi ir sakārtoti valstiskā līmenī. Un, diemžēl, jāsaka, ka šīs ir arī reizes, kad laiks nav mūsu sabiedrotais. Tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi SIA Magnum Social and Medical Care un veselības aprūpes sistēmas Rūra dibinātāju un vadītāju Kristiānu Dāvi. Sveiks, Kristiāna! Sveicināti! Vispirms paldies, ka ieradies šajā raidījumā, un ļoti nopietns temats, par kuru mēs runāsim īstenībā divi. Gan paliatīvā aprūpe, gan sociālajā aprūpes centrs. Domāju, mums ir diezgan daudz ko teikt abās šajās pusēs, un nevaram tikai vienā putrā to visu likt. Bet varbūt pirms mēs pieskaramies jau tā kā, kas tiek veidots, kādi projekti attīstīti, kā mēs strādājam pie elektroniskajām sistēmām, varbūt tu vari pastāstīt tā kā, kāda ir situācija valstī varbūt šajā brīdī, kur mēs esam, kā mēs šobrīd ejam uz priekšu un kā mēs varam attīstīt šo visu? Ja mēs runājam šobrīd par sociālās aprūpes pakalpojumiem, kas ir šajā gadījumā runājot par mums ilgstošu sociālo aprūpu un sociālā rehabilitāciju, valstī tie virzieni, kā lai saka, skaidri un gaiši definēti šobrīd nav. Mēs redzam to, ka ir milzīgs pakalpojumu pieprasījums no senioriem, pensiju vecumu sasniegušiem cilvēkiem pēc šīs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas. Un tad jautājums vienmēr atdurās pret to, kur un kas maksās. Kur jautājums ir gan vienkārši atrodams un atbildams, būtībā tas ir sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, kur mēs redzam pa visu Latviju, cik daudz tad būtībā šīs iestādes ir. Ja es nemaldos, šobrīd aktuālā reģistra informācija ir 182 sociālās aprūpes institūcijas. Un daļa no tām, es teiktu, pat ievērojama daļa ir pašvaldības struktūras. Lūk, un tad nākamais jautājums ir tad izrietoši no tā, kur, tad, ja šiem cilvēkiem vajadzīgs ir pakalpojums, vai vispār ir vietas. Tad mēs redzam pēc tādas tendences un tā trendi, kas ir šobrīd valstī, to, ka tas pieprasījums ievērojami pārsniedz to piedāvājumu, vai tīri elementāri šo te vietu skaitā. Kur valsts šajā virzienā iet, vai pašvaldības, ir skaidrs to, ka nec valstī, nec pašvaldībām, ņemot vērā arī mūsu, kā lai saka, šī gada pieņemto jau budžetu, ir skaidrs, ka mēs jau strādājam ar deficītu un to, ka valstī resursi kā tāda nav. Un ir skaidrs, ka valstī tāda resursa tuvākajā laikā nebūs, lai veidot jaunas sociālās aprūpes institūcijas. Tāpēc, ko dara, kas notiek būtībā to, ka ir privātais sektors, kurš tad attiecīgi strādā pie šī un arī veido jaunas iestādes, jaunas iespējas piedāvāt cilvēkiem šo te pakalpojumu. Tā skaitā arī tagad nesen noslēdzās CFLA un Labklājības ministrijas kopīgs projekts no atvesļošanās fonda līdzekļiem par ģimeniska tipa pansionātu izveidi, kur tad pirmajā kārtā bija 3 pašvaldības, kuras bija pieteikušās, un attiecīgi tad jau otrajā kārtā atvēra otro kārtu un arī pieteicās vēl privātie pakalpojumu sniedzēji, kuriem tad attiecīgi arī bija iespēja pieteikties šo līdzfinansējumu. Tā kā kaut kāda virzība šajā jautājumā ir, un tas arī iet uz priekšu. Jautājums, vai tas būs gana, es domāju, ka noteikti nē. It īpaši ņemot vērā to, ka mūsu tā kā lai saka, demogrāfiskā situācija ir, kā citi cilvēki to sauc par demogrāfisko palmu, to, kad šī cilvēku vecuma kategorija, kur jau tuvojās pensijas vecumam vai arī pensijas vecumā, ir dominējošā Latvijā, un līdz ar ko šis pakalpojums ar katru gadu kļūst arvien pieprasītāks. Tīri elementāri mēs varam pastīties uz Rīgas domas sociālā dienesta pieteikumiem, kad pagājušajā gadā, ja es nemaldos, negribu nepareizi nocitēt,
Radzēviču kungu par to, kādas bija tās rindas, bet būtībā pagājušajā gadā bija 700 cilvēku rindā, šobrīd jau ir 1200 cilvēku rindā. Un te mēs nonākam līdz tam otrajam jautājumam, kas par to maksās. Un šobrīd tā situācija ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku, kas vēlās saņemt šo pakalpojumu un kuriem būtu jāsaņem šis pakalpojums, viņi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu. Būtībā saskaņā ar likumu šie sociālie pakalpojumi ir pašvaldības līdzfinansēts pakalpojums tiem cilvēkiem, kur atbilst kritērijiem. Tie kritēriji ir cits temats, par ko mēs nedaudz pieskarsimies pēc tam, bet būtībā liela problēma jau tādā situācijā, ka veidojās tā rinda, ir ne jau vienmēr tikai tas vietu deficīts, bet kvotu deficīts. Tas ir numur viens. Tātad tas pats arī, kas ir Rīgas gadījumā, ka pat ja Latvijā ir vietas, kur šos cilvēkus izvietot, katrai pašvaldībai ir savs budžets, cik viņi var atvēlēt šim te pakalpojumam. Un tā rinda jau veidojās ne tikai dēļ vietu deficīta, bet dēļ tā, ka vienkārši nav naudas pašvaldībai. Tas ir viens. Bet mēs te šobrīd runājam par Rīgu. Ir skaidrs to, ka Latvijā bez Rīgas valsts pilsētas pašvaldības ir vesels lērums citu, kur tad attiecīgi šie saistošie noteikumi nosaka ko? To, ka ja būtībā tu neesi vientuļš, vai arī tu neesi trūcīgais, kuri būtībā šis trūcīgās slieksnis netiek sasniegts, lielākajā daļā gadījumā pašvaldība nepiešķir šo līdzfinansējumu. Un tad cilvēkiem saka, jums tur ir kāds piederīgais, kurš saņem nedaudz varbūt virs vidējās algas, tad lai viņš jūs arī uztur un arī finansē jūsu pakalpojumu. Tad iedomājamies scenāriju to, kad ir vīrs, sieva, 2 bērnu ģimene un kāda māte vai tēvs ieliek sociālās aprūpes institūcijā, kur jau mūsdienās tā cena varīja sākot no 1000 eiro mēnesī plus mīnus. Un tad padomājiet, kā var cilvēks nodrošināt savu ģimeni, pabarot savus bērnus, vēl izmitināt savus vecākus sociālās aprūpes institūcijās, jo citu iespēju nav, pretējā gadījumā viņi strādāt vairāk nevar. Kā tos galus savilkt kopā, tas ir praktiski neiespējami. Līdz ar ko tā ir tā nākamā problēma. Un tad, protams, mēs arī esam vokalizējuši savas bažas un šo situāciju ministrijām, bet atkal mēs atduramies pret vienu to pašu galveno jautājumu, kas ir gan Latvijas sociālās aprūpes sfērā, gan medicīnā - nauda, kuras nav. Tas ir saistībā ar šo tā īsumā ieskicējot, kur mēs esam un kur mēs ejam ar sociālo aprūpi Latvijā. Jā, sociālā aprūpe Latvijā tas ir viens, bet otrs ir arī šī paliatīvā aprūpe. Un kādā stāvoklī mēs esam šobrīd Latvijā tieši paliatīvās aprūpes? Ar paliatīvo aprūpi gan es teiktu, ka ir nedaudz pozitīvāka situācija, ievērojami pozitīvāka situācija, jo nedaudz ieskicējot to vēsturi, kā tas attiecīgi tad sākās 2021. gada izskaņā mūsu uzņēmums saņēma tiesības, mēs uzvarējām konkursu, kopīgi izstrādāt, kas bija Veselības ministrijas un Eiropas struktūra fonda izstrādāts konkurss par pilotu projektu mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu izstrādē. Būtībā, ko tas sevī paģēra, ir to, ka bija nepieciešams izstrādāt sistēmu, kuru pilotēt, kā vajadzētu izstīties šim te mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumam visā Latvijā. Lūk, un tā kā mēs esam pamatā bāzēti Liepājā un Dienvidkurzemē, vismaz toreiz sākotnēji, kad mēs bijām, mēs tad attiecīgi šo reģionu izvēlējāmies Liepājas un Dienvidkurzemes reģionus, kur tad mēs attiecīgi nodrošinājām šo te pakalpojumu, izstrādājām sistēmu, kam būtu jābūt pakalpojumu grozā, kādiem speciālistiem, kas mums ir jānodrošina, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, un būtībā šo sistēmu uzrakstījām, iesniedzām, saņēmām tiesības īstenot šo projektu. Pusotru, es pat teiktu, gandrīz 2 gadus pilotējām šo projektu un iesniedzām visām ministrijām, gan attiecīgi veselības, gan labklājības, gan Nacionālajiem veselības dienestam, iesniedzām visus šos te datus, pēc kura tad ievies no 24. gada jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu, kas saucās mobilā paliatīvā aprūpe pacientu dzīvesvietā. Un mēs redzam to, ka šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts. Ir skaidrs, ka gada sākumā tas pieprasījums bija ievērojami mazāks, jo kā arī jebkura jauna medicīnas aprūpes pakalpojuma, kurš tiek ieviests, tas prasa laiku, kamēr viņš ieskrienās. Tāpat arī bija ar zaļo koridoru. Nebija tā, ka ieviesās zaļais koridors un pēkšņi sakrit visiem cilvēkiem uz galvas visu šī, kā lai es saku, pieprasījuma pēc pakalpojuma. Bet mēs redzam to, ka gada laikā tas pieprasījums pēc pakalpojuma ir eksponenciāli pieaudzis un šobrīd mūsu uzņēmums nodrošina mobilo paliatīvo aprūpi visā Kurzemē, visā Latgalē, Rīgā. Un tā pamatā mēs esam jau šobrīd nodrošinājuši 3/4 no 960 individuāliem pacientiem paliatīvo aprūpi mājās. Tā kā tur atkal mēs nonākam līdz tam, kad tā problēma ļoti ilgi bija, tā problēma tika identificēta, un es uzskatu, ka šis ir ģeniāls veids, kā vispār ieviest jauns pakalpojums valstī, ne tikai medicīnā vai sociālajā sfērā, ir pilotprojekts, patestējam, saprotam, kas strādā, kas nestrādā, kā var darīt, kā nevar darīt, un tad ievieš viņu. Nevis pieņemsim, izdomā, mums tagad vajag jaunu pakalpojumu, darām tā un sākam jaunu lietu darīt. Un mēs pat nezinām, vai tas strādā, cik tas maksā un tam līdzīgi. Būtībā viss tas mūsu pakalpojums tika izstrādāts un iesniegts balstoties uz datiem, kas tika vākti 2 gadus.
Lūk, un tad izrietoši no tā, kad ir precīza informācija, ir precīzi dati, ir precīzi pakalpojumu grosts, tad arī ministrijas varēja precīzi nodefinēt to, cik viņiem naudu vajag no valsts budžeta. Nu, labi, un tā kā mēs esam paskatījušies, kādā stāvoklī esam šobrīd, varbūt, ka tu vari tā īsi vai saviem vārdiem ieskicēt, kā tad tev liekas, kas būtu jādara vispār šajās nozarēs, kas ir tie galvenās prioritātes, kas būtu jāizvirza un kas ir tie nākamie soļi, uz ko mums vajadzētu skatīties? Ja mēs runājam par sociālo aprūpi, viens no tiem galvenajiem soļiem būtu saprast, kā mēs varam nodrošināt pakalpojumu visiem šiem cilvēkiem, kas stāv rindā, un tiem cilvēkiem, kur neklasificējas pakalpojumu saņemšanai. Ja mēs skatāmies šobrīd uz Igaunijas modeli un salīdzinām ar Latvijas modeli, tad Latvijā šobrīd joprojām visu šī sociālā, es runāšu par ilgstošu sociālo aprūpu un sociālo rehabilitāciju, viss šis pakalpojums tiek finansēts no pašvaldību groza, tad būtībā no viņu sociālā šī fonda vai kā viņš tur viņiem skaitās. Katrai pašvaldībai. Bet Igaunijā savukārt viss šis pakalpojumu finansējums ir pārgājis valsts kompetencē. Tas, ko mēs varētu likt kā vienādības zīmi mums ar Latvijas labklājības ministriju, tāpat arī Igaunijā šī labklājības ministrija ir tā, kas finansē šos sociālos pakalpojumus cilvēkiem, nevis to būtībā uzgrūž uz pašvaldībām. Un mēs redzam to, ka tur tā pakalpojuma pieejamība automātiski ir pilnīgi citā līmenī un daudz vairāk cilvēku atbilst kritērijiem, lai saņemtu šo pakalpojumu, un arī tas finansējums ir vienā vai citā veidā citādāk pieejams tai valsts struktūrai, nevis tikai pašvaldību. Tā kā es teiktu, ka tas ir viens no tiem lielākajiem un sarežģītākajiem jautājumiem, kā atrisināt, kā tad mēs varam nodrošināt šo pakalpojumu tiem cilvēkiem. Jo pretējā gadījumā, kas tad notiek, ja piederīgie nevar iet uz darbu, tāpēc, kad viņiem ir jāpieskat savs piederīgais, viņi algu nesaņem, viņi nodokļus par algu pa viņiem netiek maksāts, viņi naudu netērē, tāpēc, ka naudas viņiem ir ļoti maz un ierobežots. Tas tāds, apburtais loks, kur būtībā beigās jau mēs visi esam, kā lai saka, šo seku upuri. Tas būtu tas viens no lielajiem jautājumiem. Kas ir otrais, ja mēs ejam sīkāk un detalizētāk iekšā šajā pansionātu sfērā, ir jāapskatās reāli situācija acīs, kas dzīvo sociālās aprūpes institūcijās, pensijas vecuma sasnieguši cilvēki. Un ņemot vērā mūsu latviešu un Latvijas mentalitāti, un ņemot vērā to, ka tikai knapi 40 gadus mēs varam, kā lai saka, ka cilvēkiem var būt tiesības uz privātu īpašumu kā tādu, cilvēki līdz pēdējiem brīdim vienmēr turēsies mājās. Un tas iemesls, kāpēc cilvēki nonāk sociālās aprūpes institūcijās, galvenokārt ir tāpēc, ka viņu veselības stāvoklis vairs neļauj viņiem palikt mājās vieniem pašiem. Vai tas ir vecums saistīts veselības problēmas, slimības, vai tas ir bijis, nedod Dievs, insults cilvēkam vai infarkts vai kaut kāds cits iemesls, kura dēļ cilvēks ir palicis būtībā vai kopjams, vai cilvēkam ir nepieciešama 24/7 aprūpe, tas ir tas kontingents, kurš nonāk Latvijas pansionātos. Bet tā problēma tajos pansionātos galvenā un lielākā ir tas, ka ir vai ļoti vājā un zemā līmenī, vai arī neeksistējošā līmenī šī medicīna. Un atkal, kas no tā izriet, tik līdz kaut kāda medicīniska rakstura problēma cilvēkam pansionātā, zvans 112, vedam uz slimnīcu. Nezinām, ko darīt, vedam uz slimnīcu. Tā ir viena no vislielākajām problēmām manā izpratnē, kas ir šī brīža Latvijas sociālās aprūpes institūcijās, to, ka tur guļ slimi cilvēki, bet neviens viņus pa lielam neārstē. Un vienīgais instruments ir vai nu ģimenes ārsts, kurš jau tā ir bezjēgā pārslogots, vai arī stacionāri. Pie ģimenes ārsta nevienmēr tiek viegli tikt, vai arī ģimenes ārstam uz šo sociālās aprūpes iestādes. Savukārt, ja cilvēks nonāk slimnīcā, tad atkal manā izpratnē tā ir pilnīgi un absolūti neefektīva valsts resursu izšķērdēšana, tāpēc, ka ja tiek finansēts un nodrošināts veselības punkts pansionātā, kur ir speciālisti, kas spēj novērtēt pacientu stāvokli un saprast tālāko ārstēšanas plānu, kā piemēram tas ir pie mums Liepājā, Rūrē, tad šīs stacionēšanas slimnīcā kļūst galvenokārt pirmkārt plānveida, tāpēc, ka protams, mūsu resursi iestādē vienā vai jebkurā citā pansionātā sasniedz savu izskaņu. Ja tur vajag sonogrāfiju, rentgenu, manipulāciju, asins pārliešanu, jebko, kas ir darāms stacionārā, ok, daram to plānu kārtā, nevis nometam cilvēku akūtā stāvoklī uzņemšanā. Un atkal tas ir tas nākamais jautājums. Ja mēs redzam to, ka ir šis medicīnas personāls, šie akūtie stāvokļi nereti rodās ne jau tāpēc, ka pēkšņi ir noticis insults vai viņš ir nokritis, pieņemsim, kāpjot ārā no gultas vai ejot uz labierīcībām, bet tie parasti hronisku stāvokļu pāsinājumi, kas pāriet akūtā formā. Un ja ir šis medicīnas personāls uz vietas, kurš spēj šo stāvokļus novērtēt un saprast, kā tālāk risināt to, lai šis neaiziet akūtā problēmā, tad arī šīs stacionēšanas un šie NMPD izsaukumi ievērojami samazinās. Un tā ir tā nākamā lielākā problēma, uz kuras gribētu likt
akcentu sociālās aprūpes institūcijās Latvijā medicīnas neesamību tur. Jā, ļoti izsmeļoši, un tajā pašā laikā mēs jau, man liekas, arī uzreiz pārējām arī pie tā paša, kas būtu jādara arī ar šo paliatīvo aprūpi. Jo pašā sākumā arī minēja par to, ka paliatīvā aprūpe jau īstenībā ir nepieciešama vienā gadījumā. Tas ir, kad ir mājās jau cilvēks dzīvojošs, un tad tuviniekiem ir jāmeklē vispār jebkāda informācija, un laiks nav sabiedrotais, varbūt ir daudz neziņa, jo neesi pieskāries. Un īstenībā arī sociālajos aprūpes centros ir nepieciešams nodrošināt šo paliatīvo aprūpi. Kas tad ir tie galvenās prioritātes, kur tavuprāt vajadzētu likt tieši paliatīvajā aprūpē nākotnē? Teiksim tā, atkal pēc mūsu tiem pašiem pilotprojektu datiem mēs redzam to, ka 85% šo te pacientu devās aizsaulē mājās. Kas ir ģeniāli, jo jebkurš cilvēks grib nomirt sev pazīstamā vidē, ar saviem tuviniekiem, sev komfortablā atmosfērā, iespējams vietā, kur viņš ir dzīvojis, audzis un nodzīvojis savu apzināto mūžu, vai tā ir pilsēta, vai tā arī pat atsevišķos gadījumos māja vai dzīvoklis. Cilvēks savā dzīves izskaņā vienmēr gribēs būt sev komfortablā, pazīstamā un omulīgā vidē. Nevis, pieņemsim, pēdējā brīdī, pēdējās 2-3 dzīves dienās nogādāts ar ātro palīdzību uzņemšanā un tad nomirst, pieņemsim, slimnīcas nodaļā 4 nepazīstamiem cilvēkiem, kur viņiem pat piederīgie netiek klāt, kā tas bija Covid laikā, piemēram. Ja? Tā realitāte ir tāda un tā pasaules tendence un vadlīnijas ir tādas, ka šiem paliatīvi aprūpējumiem cilvēkiem tomēr ir jāsņem šis pakalpojums mājās. Bet jautājums ir, kas notiek ar tiem atlikušajiem 20-15%, kuriem vajag 24/7 aprūpi, kuri nevar būt mājās. Un atkal lieku uzsvaru uz vārdu 24/7. Tie cilvēki, kuriem ir vajadzīgi 24/7 hospice aprūpe, viņiem ir nepieciešams kaut kāds institucionāls pakalpojums. Klasiski mēs esam pieraduši to skatīties caur, pieņemsim, piederīgo un pilsoņu acīm, ka tā ir slimnīca. Vediet viņu uz slimnīcu, vediet viņu nomirt uz slimnīcu. Slimnīca nav vieta, kur cilvēkam jānomirst. Slimnīca ir vieta, kur cilvēks ierodās ar problēmu. Viņam slimnīca, kas ir augsta līmeņa attīstīta ārstniecības iestāde, izpilda konkrētu funkciju, un tad pacients atrodas tālāk ambulatorā ārstēšanā vai arī citā specializētā institūcijā. Bet ir izskanējušas daudz, kā lai saka, aģitācijas par to, ka vajag Latvijā hospice māju un vienu tādu vajag hospice māju Rīgā. Tad padomāsim no tādas perspektīvas. Ir cilvēks, kurš ir, piemēram, kaut tas pats mūsu Liepainieks, kurš ir piedzimis, dzīvojis, izmācījies, strādājis visu mūžu Liepājā, un viņa dzīves izskaņa pienāk, un viņam šī te hospice palīdzība ir nepieciešama. Un tagad mēs pēdējās 2 nedēļas vai mēnesi vai dienas tagad rausim viņu uz Rīgu un liksim kaut kādā hospice mājā Rīgā. Tas ir absurdi. Ne viņš savus piederīgos satiks, ne savus bērnus, ne savus mazbērnus, ne savus draugus, kas varbūt gribētu atnākt atvadīties, ko mēs arī regulāri redzam mūsu Liepājas hospice institūcijā, to, ka šajā dzīves izskaņā tie cilvēki tomēr nāk un satiek vēlreiz to cilvēku un atvadās un vēl pārunā lietas, un arī atsevišķos gadījumos šiem cilvēkiem ir kāds liels akmens no sirds, ko viņi grib novelt nost pirms aiziešanas no šīs saules. Tanī brīdī, ja mēs to cilvēku, gribam viņam nodrošināt vienā konkrētā lokalizācijā Rīgā vai kaut kur pierīgā šo te hospice pakalpojumu, mēs viņam atņemam šo iespēju. Kas ir manā izpratnē, tas nav humāni. Līdz ar ko tā mūsu vīzija un mana vīzija kopumā ir par to, ka atkal mēs visi zinām, kāda ir situācija budžeta. Naudas, lai uzceltu hospice, mums nebūs. Kur nu vēl katrā pašvaldībā kā minimums. Tā ir problēma numur 1. Pat ja no debesu valstības nokrīt kaut kāda vaiprātīga nauda, kura tieši tiek novirzīta šim pakalpojumam un netiek pārdalīta nekur citur, kurš viņu administrēs? Vai tā būs veselības ministrija, vai tās būs pašvaldības struktūras? Neviens to negribēs darīt. Trešā problēma. Kurš tur strādās? Jo mēs jau redzam, ka šobrīd ir liels izaicinājums sociālās aprūpes institūcijās nodrošināt štātu gan ar aprūpētājiem, gan ar sociāliem darbiniekiem, gan ar medicīnas personālu tajos sacos, kuros vispār ir šie te veselības punkti kā tādi, nerunājot vispār par ārstiem. Tas ir milzīgs problēma kopums. Skatāmies uz situāciju racionāli. Latvijā ir 182 sociālās aprūpes institūcijas, kurās jau šobrīd ir cilvēki, kas saņem hospice pakalpojumu. Tā problēma vienkārši ir tajā, ka šīm aprūpes institūcijām būtu nepieciešams izstrādāt papildus kritērijus un prasības, lai nodrošinātu šo hospice. Un ja valsts vai pašvaldība grib investēt kaut kādus resursus šādā infrastruktūrā, lai cilvēkiem var nodrošināt hospice, lūdzu, pastieties uz lielāko daļu Latvijas pansionātu. Viņi ir drausmīgā stāvoklī. Ieinvestējiet kaut kādu resursu tur, radiet tur patīkamu hospice nodaļu un tādu vidi, kur cilvēki var aiziet cieņpilnā atmosfērā, nevis slimnīcas palātā vai nodaļā. Un atkal, tas pats jautājums ar to personālu.
Tas personāls viss jau šajos sacos ir, tas štats ir noklāts. Vienkārši ir jāizveido infrastruktūra un prasības, lai šajos pansionātos varētu nodrošināt šo hospice pakalpojumu. Tas ir tas mans redzējums, un tas ir tāds, kā lai saka, taustāms un reāls risinājums. Jo fantazēt par jaunu ēku būvniecību un visādām šādām lietām, vai arī domāt par to, ka tas tikai Rīgā būtu, tas nav pareizais virziens, kā skatīties. Valstī ir nauda tik, cik ir, domājam un plānojam, kā šos resursus, kā lai saka, racionāli izmantot un tenīs iespēju robežās, kurās mēs viņus varam izmantot. Neprasam no ministrijām to, ko viņi mums nevar dot. Prasam to, ko var. Labi, un šobrīd mēs paskatījāmies uz tādu, kā es gribētu teikt, tomēr tavu viedokli par šo visu sistēmu, bet es zinu, ka tu arī nesēdi rokas klēpī salicis un arī tajā pašā laikā NVD laboratorijā, par kuru mēs runājam jau vairākos raidījumos, redzu arī jūsu uzņēmumu vienā no uzvarētāju sarakstā. Un tajā pašā laikā es zinu, ka vari pastāstīt arī vispār par dažādiem projektiem valstī, varbūt, kas šajā nozarē notiek. Varbūt pastāst par tiem, gan par to, ko tu dari, gan arī varbūt par tiem, kurus tu zini, kas notiek apkārt. Ja mēs runājam par NVD pilotprojektu laboratoriju, jā, mēs arī iesniedzām savu pieteikumu, un tā mūsu vīzija ir atkal skatoties uz to problēmas. Būtībā mēs skatāmies tajā problēmai acīs, kas ir pansionātos. Ja mēs paskatāmies, pansionātos ir sociālā aprūpe, nav veselības aprūpe, slimnīcās un tāda līmeņa ārstniecības iestādēs ir medicīna, nav aprūpe. Un atkal tas viss tiek žonglēts no vienas uz otru pusi. Attiecībā par šo sistēmu, ko mēs šobrīd pilotējam un testējam sadarbībā ar mūsu partneri, tā doma ir tāda, ka ir nepieciešama vienota sistēma, kur ir gan veselības aprūpe, gan sociālā aprūpe. Jo tāda vienota sistēma nav šobrīd. Ir vai nu tikai medicīna, kur būtībā ir saintegrēta ar e-veselību, kur ir ordinācijas, kur ir ārsta apskats un tā tālāk un tā joprojām, vai ir sociālais šis modulis, kur būtībā var veikt sociāla darbinieku izvērtējumus, veidot kartes, veidot aprūpes plāns un tā tālāk un tā joprojām. Un tas nekad nav vienviet redzams un apskatāms, bet tā mūsu vīzija ir tāda, ka tam visam ir jābūt kopā. Paņemsim banālāko piemēru pansionātā. Tātad tu iedomāsimies kā pie mums, ka mums ir šobrīd gan veselības punkts, gan arī ir viss šī sociālā aprūpe. Kas ir klasiska situācija, ko ir ļoti viegli palaist garām pansionātā? Vēderi izējas cilvēkiem. Tā ir informācija, ko pilda aprūpes personāls. Aprūpes personāla pildīto informāciju nevienmēr ir ļoti viegli un pārskatām saprast. Tādā klasiskā kontekstā šobrīd visa informācijas dokumentēšana sociālās aprūpes institūcijās norit uz ķekšu lapām, kuras ir ļoti nepārskatāmas, ļoti sarežģītas un nekādā veidā tas mums nevar sniegt objektīvu un, kā lai saka, precīzu datu atskaiti, statistisko apskaitu un tīri elementāru šo te ikdienas dinamisko pacientu un klientu novērošanu. Un tā visa sistēmas būtība, ko mēs šobrīd pilotējam, ir izveidot tādu sistēmu, nevis izveidot, bet pilotēt esošo sistēmu, kuras ietvaros tad būtībā šie citas sociālās aprūpes institūcijas Latvijā varētu šo sistēmu arī izmantot priekš savām vajadzībām, kur būtu apvienot gan šī medicīna, gan šī sociālā aprūpe. Un tad tas viss ir, kā lai saka, kopā un pārskatām, jo atkal mēs atgriežamies pie tā, ko es teicu pirms tam. Sociālās aprūpes institūcijās dzīvo ne tikai veci, bet pārsvarā veci un slimi cilvēki. Un šī sistēma dod iespēju, kā lai saka, paskatīties acīs gan vienai, gan otrai problēmai. Ir arī kādi citi projekti, par kuriem zini, ko vari pastāstīt, pie kā strādā, vai jūs tādi vienīgi esat? Kādā ziņā tāda analoga tipa projekti? Vispār pie digitalizācijas, pie sociālajiem aprūpes centriem vai paliatīvās aprūpes arī? Es zinu, ka Labklājības ministrija šobrīd veido jaunu sistēmu priekš mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kur veidot šīs atskaišu sistēmas. Tas ir viens solis uz digitalizāciju, bet es teikšu, kā ir. Neesmu informēts un nevaru kompetenti komentēt par citiem projektiem, kuros kas notiek. Es papētīju tajā laikā, kad bija šī NVD pilotprojekta laboratorija izsludināta, kādi projekti tika iesniegti, un atsevišķos dažos gadījumos es skatījos un nobrīnījos, ka tādu projektu neapstiprināja, bet tas nav šīs dienas sarunas temats, es tā domāju. Labi, tad atgriežoties arī pie šī projekta, pie kura strādājat jūs, kurā posmā arī šobrīd esam un kā vispār izskatās šī visa realizācija un turpmākā attīstība nākotnē un kā tas varētu iet pāri valstī, kā teikt? Būtībā jau tā doma ir tāda, ka mūsu uzdevums šī projekta ietvaros ir nopilotēt līdzīgi tāpat kā bija ar mājas paliatīvo aprūpi, tāpat arī šo
pilotējam un skatāmies, kā tas strādā, vai tas praktiski darbojās. Ņemot vērā to pilotu projektu laboratorijas, kā lai saka, to laika periodu, cik ilgi viņš bija, cik ilgi bija izsludināta 1., 2., 3. kārta, kamēr izvērtēja, tur jau diezgan ilgs laiks pagāja, jo man tas tādā sajūta līmenī, man liekas, ka tas jau sen bija, ka mēs iesniedzām to pieteikumu, un tikai tagad mēs esam nonākuši līdz reāli parakstītam līgumam, un tūliņ jau janvārī būs noslēdzies 1. ceturksnis, un šobrīd ir nedaudz agrīni vēl spriest un komentēt par to visu sistēmu, jo pagaidām mums ir tāda sagatavošanās, pielāgošanās darba un tās visas sistēmas apgūšana, personāla apmācība un tam līdzīgi, jo atkal kā ar jebkuru jaunu IT sistēmu, tas vienmēr ir izaicinājums, kā personāls ar viņu mācēs strādāt, vai viņi sapratīs, tad tur ir tādā ziņā, tur ir daudz visādas tādas sagatavošanās nianses. Es varētu teikt to, ka tādu reālāku skatījumu par to visu sistēmas pilotēšanu un testēšanu es varēšu objektīvi komentēt ātrāk kā pēc pusgada. Jo tad arī mēs to sistēmu būsim implementējuši un reāli arī lietojuši mūsu praktiskajā darbā. Bet tajā pašā laikā arī strādājot tomēr medicīnas nozarē, vai nav tā, ka īstenībā gan jūsu sadarbības partnerim arī šī projekta ietveros un arī citiem IT sistēmu izstrādātājiem īstenībā jau ir, varbūt daļēji, varbūt ne pilnīgi, kā jūs esat norādījuši projektā, bet ir jau šādas sistēmas veidotas. Vai tas arī nav pirmām kārtām jautājums par to, ka ieradumu spēks tomēr pildīt šīs kladītes, un tā arī mēs dzīvojam šajos sociālos aprūpes centros, un tajā pašā laikā pat, ja tiktu piedāvāta šī sistēma pilnīgi visiem, vai mēs neatdursimies atkal pret finansiālo pusi, kuru nevarēs pildīt? Ir skaidrs to, ka šīs sistēmas neatkarīgi, vai tā ir tā, pie kuras mēs strādājam, kas nebūs mūsu, kā lai saka, īpašuma tiesības, vai tā ir jebkura cita sistēma, kas šobrīd ir izstrādāta. Tas viss IT sistēmas ir privāti izstrādāta kaut kāda biznesa, kas nozīmē to, ka par viņām ir jāmaksā, kas arī ir pilnīgi normāli un racionāli. Bet atkal mēs nonākam līdz tam, ka ja liela daļa Latvijas sociālās aprūpes institūcijas ir kā lai saka, tādā ļoti ekonomiski trūcīgā stāvoklī un tās finansiālās iespējas ir ļoti ierobežotas, skaidrs, ka viņiem vēl tur papildus katru mēnesi maksāt kaut kādu licences maksu un profilu lietošanas maksu. Tas būs izaicinājums, tas ir punkts numur 1. Nu jā, un tad būtībā, lai varētu visās šajās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās nodrošināt šos IT risinājumus, ir nepieciešama tehnika, datori un viss, kas to sevī paredz apakšā, tā skaitā arī internetu pārsvarā gadījumos. Ir vajadzīgs personāls, kurš māk strādāt ar šo tehnoloģiju. Atkal mēs runājam par to, ka ir vesels lērums cilvēku, un arī to mēs šobrīd saskaramies, kad cilvēki nereti nemāk apieties ar datoru. Un tas nav nepeļams nekas, bet dzīves apstākļi nav viņiem, kā lai saka, piespieduši vai arī devuši iespēju iemācīties šīs darbības veikt. Trešais, pat ja ir cilvēki, kas māk ar datoru apieties un strādāt, tad nākamais izaicinājums ir, kā strādāt ar šo tehnoloģiju pašu, kā ar šo programmatūru strādāt. Tas atkal ir atsevišķi apmācības process, tas vienmēr ir izaicinājums. Tā kā tas, un, protams, visu beidzot mēs nonākam līdz tam, kad viss šis ir jāfinansē, gan šī tehnika, gan arī šīs apmācības. Protams, tas parasti ir šīs programmatūras pirkšanas cenā, bet visu beidzot arī šis pats IT risinājums ir jāmaksā. Vai tās ir vienreizējs maksājums, vai tās ir licences ikmēneši, kas ir jāmaksā. Un arī tur finansiāls resurss aiziet. Un šobrīd mums ministru kabineta noteikumos nekur nav definēts tas, kad ir jābūt visam elektroniski vai kaut kādā tādā veidā. Ir būtībā aprakstīta tā dokumenta apmaiņas kārtība, kam ir jābūt, kādiem dokumentiem ir jābūt pildītiem, bet nav nekur, kā lai saka, reglamentēts to, kā viņiem jābūt vai arī vajadzētu būt uzskaitītiem. Un tā kā mēs dzīvojam 21. gadsimta 24. gadā, tūlīt jau 25. tad ir skaidrs to, ka ir jāvirzās uz priekšu laikiem līdzi, un mums ir jāiet prom no šī arhaisma un jāsāk domāt par to, kā optimizēt mūsu darbinieku resursus, kur jau tā ir deficītā, kā saudzēt viņu spēkus, gan fiziskos, gan garīgos, un atvieglot viņiem būtībā dzīvi un ikdienas darbu ar elementārām tehnoloģijām, kuras mums ir pieejamas rokas stiepienā attālumā. Nu labi, un tad atgriežoties arī pie šī paša projekta, tā kā mēs katrā raidījumā uzdodam 2 jautājumus, kas ir ļoti būtiski, izstrādājot šo projektu, kas mainīsies. Tieši varbūt tādus mēs varam uzskaitīt, kas mainīsies sabiedrībai no tā, varbūt, vai pareizāk sakot, varbūt vecumdienās, kas mainīsies manās vecumdienās ar to, kad mēs izstrādāsim šo vai arī nākamos soļus projektā, un pēc tam arī varbūt, kas šim medicīnas personālam arī mainīsies no tā. Numur 1, mēs optimizēsim darba resursus mūsu darbiniekiem, lai viņiem būtu mazāk jādara lietas, kuras var izdarīt automatizēti, tātad mēs efektivizējam darbu, bet būtiskākais, kas no visu šī jaunās sistēmas potenciālās izriet, ir tas, ka
tas ievērojami palielina pacientu un klientu drošību, jo gan mediķi, gan sociālās sfēras pārstāvji, kas regulāri pieskata un monitorē šos te klientus, un atkal mēs runājam par to, ka tas ir maiņu darbs, katru dienu 24 stundu laikā mainās personāls, kas strādā un pieskat šos cilvēkus. Līdz ar ko arī tāda informācijas nodošana vienmēr ir balstīta uz cilvēcisko faktoru. Vai viss notiks kā plānots, vai viss noziņos pareizi, vai tas cilvēks viss atcerēsies. Atkal, mēs izmantojam automatizētu, datorizētu sistēmu, kas ļoti daudz šos, kā lai saka, trauksmes signālus var mums izmest. Kaut tas pats piemērs par to vēderizē, ko es teicu. Ja? Tur, piemēram, tādā ķekšu lapā ir atzīmēts, vēderizē nav bijusi, ir pagājuši 4-5 dienas, bet neviens to nepamana. Šī datorizētā, automatizētā sistēma uzreiz metīs jau pie 3. dienas trauksmi. Cilvēkam nav bijusi vēderizēja, sekot līdzi. Tīri elementāri tāds banāls piemērs, ja? Bet kas ļoti būtisku lomu spēlē tajā visā tālākajā pakalpojumu kvalitātē un tajā pacientu drošībā. Jā, bet ir skaidrs šis projekts tagad, bet varbūt ir jau padomā kādi nākotnes projekti, jau redzi, uz kurieni vēl attīstīties, ko darīt tieši, ko jūs plānojat varbūt darīt, par ko tu vari jau pastāstīt? Šobrīd nav noslēpums jau, ka mēs esam saņēmuši, respektīvi, ko es teicu par tiem CFLA un Labklājības ministrijas projektiem par ģimenes tipu pansionātu izbūvi. Otrajā kārtā mēs pretendējām, mēs esam saņēmuši apstiprinājumu 4 projektiem. Vienā projektā 3 sociālās aprūpes ēkas, ģimeniska tipa, kas tiek būvēts no nulles, ar CFLA un būtībā Eiropas struktūra fonda līdzekļu atbalstu līdz kaut kādai konkrētai robežai. Skaidrs, ka mums kaut kāds savs finansējums arī viennozīmīgi tur būs jāliek klāt, bet šobrīd mums ir apstiprināti 4 projekti. Liepājā, Labraga ielā 11, kur mums esošajā mūsu centra teritorijā mēs būvēsim vēl 3 ģimeniska tipa ēkas. Talsu novadā, Laidas pagastā, tur mēs esam saņēmuši apstiprinātu projektu būvēt 3 ģimeniska tipa pansionāta ēkas, pilnīgi jauns, pilnīgi no nulles. Olainas novadā mums ir apstiprināts projekts un Augšdaugavas novadā Višķos. Tad būtībā šajās 4 pašvaldībās šobrīd iet uz priekšu šo te ģimeniska tipa pansionātu izbūvi. Tās ir kopā 98 vietas. Tas ir viens no mūsu, kā lai saka, šī brīža projektiem, kas ir sadarbībā ar ministriju un struktūru fondiem. Paralēli tam mums Talsos šobrīd arī tiek veidota jauna sociālās aprūpes institūcija, esošas ēkas, kā lai saka, rāmjos, kas ir blakus tam zemes gabalam, uz kuru mēs attīstīsim šo te Eiropas projektu. Paralēli tam šobrīd arī ir projekts Jūrmalā, Dzintura ielā, Dzintara prospektā 52-54, varbūt esat dzirdējusi, ir tāda Morberga vasarnīca. Ir tāda Kristaps Morbergs, Latvijas pirmais lielais būvnieks, viņam ir tāda savdabīga ēka, kas ir Latvijas universitātei mantojumā nodota. Un šī gada pavasarī mēs uzvarējām izsolē Latvijas universitātei uz nomas tiesībām. Morberga vasarnīca kā kultūra vēsturiskais piemineklis paliek neaiztikta, bet blakus Morberga vasarnīcai ir klasiska, kā lai saka, hruščovka, kuru tad mēs šobrīd pārbūvējam un arī veidosim par šādu te hospice aprūpes centru priekš Rīgas un pie Rīgas iedzīvotājiem, bet tas jau būs tāds, kā lai saka, augstākas, jau raudas kvalitātes un luksus pakāpes, varbūt tā var teikt, pakalpojums, kas būs būtībā cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šī sociālā aprūpe vai arī dzīves izskaņas aprūpe. Tas ir tāds neliels ieskicējums tajā, ko mēs šobrīd darām un kādā virzienā mēs attīstamies. Atgriežoties pie tā, ko mēs sākotnēji runājām par to, kas tad ir tā problēma. Viena lieta ir identificēt problēmu, to, ka nav vietas un nav infrastruktūras, kur to pakalpojumu nodrošināt. Un tad otrs solis ir kaut ko arī darīt lietas labā. Un tad tas viss, ko es šobrīd uzskaitīju, ir tas, ko mēs cenšamies darīt lietas labā, lai Latvijā var vairāk nodrošināt šo pakalpojumu pieejamību. Un arī par paliatīvo aprūpi varbūt arī kādi nākotnes plāni, projekti vai kas, kā vēl attīstīt šo? Šobrīd šī te paliatīvā aprūpe mājās ir bijusi gadu. Toņi noslēgsies viens apaļš gads, kopš tas ir kā budžeta finansēts pakalpojums, nevis kā pilotu projekts, nevis kā kaut kāds tests vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir reāli jau gadu gandrīz bijis kā budžeta finansēts pakalpojums. Ir skaidrs to, ka tas pacientu skaits pieaugs, līdz ar to finansējums būs nepieciešams vairāk. Ir skaidrs to, ka būs ievērojami jāpaplašina šī pacientu grupa, jo mēs Latvijas kontekstā galvenokārt esam pieraduši skatīties uz paliatīvo aprūpi caur onkoloģijas prizmu un onkoloģijas terminālo stadiju prizmu, kur galvenokārt mēs runājam par, un arī to mēs redzam savā praksē, ka lielākā daļa cilvēku, kas saņem mūsu paliatīvo aprūpi mājās, ir pacienti ar onkoloģiju neārstējumā formā, neārstējumā stadijā, ar metastātisku disemināciju un visām izrietošajām sakām no tā.
Bet ir skaidrs to, ka ir vesels lērums pacienti, kas ir neonkoloģiski, kuriem ir nepieciešama šī paliatīvā aprūpe, vai tie ir nefroloģiski pacienti, vai tie ir endokrinoloģiski, vai tie ir jebkāda citas veida medicīnas nozars, kas nav saistīts ar onkoloģiju. Viņi jau tikpat paliatīvi ir kā tie citi, vienkārši mēs esam pieraduši caur onkoloģijas prizmu skatīties. Un būtībā skaidrs ir to, ka šis te pacientu kontingents arī ievērojami pieaugs apjomā, kuriem būs vajadzīga šī palīdzība. Un teiksim tā, tas mans redzējums, un, ka, teiksim tā, es neteikšu šī gadījumā, ka tas būtu projekts, bet tas būtu tāds nākamais racionālais solis, kad jau pamati ir ielikti, ir paplašināt to pakalpojumu saņēmušo pacientu klāstu, kas var pretendēt uz šo pakalpojumu. Un atkal mēs jau dienas beigās atgriežamies pie tā, ko es arī cenšos pateikt vienmēr ministrijām un NVD, ir to, ka mēs skaidrs to, ka tam būs vajadzīgs papildus kaut kāds finansējums, bet padomājiet no otras puses, cik daudz resursi valsts būtībā veselības aprūpes kasē tiek ietaupīti līdzekļi, ja tie cilvēki nenonāk akūtā stāvoklī ar NMPD, ja tiem cilvēkiem nav jānonāk akūtā stāvoklī uzņemšanā, ka viņiem nav jāaizņem slimnīcas gultas vietas, tas ir vaiprātīgs resurs, kas tiek novirzīts slimnīcu sektoram, kur varētu būtībā daudz ātrāk un efektīvāk, kā lai saka, nodrošināt, ja cilvēks saņem šo aprūpu mājās, jo aprūpu mājās, medicīniskā aprūpe mājās vienmēr būs lētāk nekā aprūpe stacionārā. Un tā kā nobeidzot, man droši vien pēdējais jautājums, gribās arī vairāk informācijas, kuras varētu iegūt, kur mūsu skatītāji, klausītāji vairāk informāciju gan par sociālajiem aprūpes centriem, gan par projektiem, gan arī tajā pašā laikā, kur vislabāk meklēt informāciju, ja tev ir nepieciešamība pēc tuvinieka paliatīvās aprūpes. Ja mēs runājam par mums, protams, var iet iekšā mūsu mājaslapā rūra.lv, un tur būs būtībā aprakstīta gan šī mobilā paliatīvā aprūpe, gan šī visu sociālā aprūpe, kur mēs piedāvājam viņu šobrīd un tuvākā nākotnē, kur mēs viņu piedāvāsim tādā, kā lai saka, jau Latvijas mērogā. Ja šis pakalpojums ir cilvēkiem nepieciešams ārpus, kā lai saka, mūsu reģionu kompetences, jo atkal, kā jau es minēju, mēs nodrošinām Kurzemē, Latgalē un Rīgā, bet ja cilvēkiem ir nepieciešama paliatīvā aprūpe, Vidzemē vai arī Zemgalē, vai arī grib kādu citu pakalpojumu sniedzēju nevis mūsu, tad, protams, NVD mājaslapā šī visa informācija ir pieejama, vai arī Labklājības ministrijas mājaslapā. Tur ir sīk un smalki detalizēti aprakstīts, kur katrs pakalpojums sniedzējs strādā un kur katrs pakalpojums sniedzējs pa kādiem kanāliem ir sasniedzams. Ja mēs runājam par sociālo aprūpi, protams, tas vienmēr ir liels izaicinājums atrast vispār šīs iestādes. Es reizēm pats ieeju Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un tad paskatos, kas tur ir iekšā tam lācītiem vēderā. Bet, kā jau mēs runājām ar šo vāju attīstīto digitalizācijas pakāpi daudzām šīm sociālās aprūpes institūcijām, ir skaidrs, ka nav tā, ka visiem ir savu mājaslapu. Dažiem vispār kā tāda nav. Pat ja ir, viņi ir ļoti, kā lai saka, tāda primitīvā stāvoklī un formātā. Nereti viņas ir novecojušas. Ja mēs runājam par pašvaldības sociālās aprūpes institūcijām, tad pašvaldības sociālā dienesta, kā lai saka, mājaslapas daļā ir jāmeklē tā informācija. Tur tas meklēšanas darbs tajā institūcijai vienmēr ir ļoti liels izaicinājums. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, vai vispār tur ir vietas. Tā kā šī informācija par sociālās aprūpes institūcijām būtībā ir jāmeklē internetā. Protams, mūs ir diezgan viegli atrast un orientēties mūsu, kā lai saka, publiskajā telpā, bet kā ir citur un kā ir citiem, tas ir ļoti, kā lai saka, atkarīgs no katra gadījuma individuāli. Nu labi, es teiktu, man liekas, ka Kristiāns varētu runāt vēl un vēl, jo ir tiešām šī ir smaga tēma. Un es gribētu teikt lielu paldies par to, ka ieradies un pastāstīji mums to mazumiņu kaut vai par to, kas šobrīd notiek un to ieskicējumu nākotnē, jo gribās domāt, ka tas arvien attīstīsies. Un aizvien vairāk un vairāk gribās arī teikt paldies par to, ka tik ļoti cīnies par šo visu un tiešām gribās arī novēlēt, lai šī digitalizācija ienāk arī šajos sociālajos aprūpes centros, lai mūsu īstenībā mēs nodrošinātu savus vecumdienas aizvien kvalitatīvākas, vai ne? Un lai mums pietiek šis medicīnas personāls, lai mēs zinām, kur viņu saņemt un kur arī vērsties, ja mums ir nepieciešamība pēc paliatīvās aprūpes. Tā kā liels paldies! Es domāju, ka katrs mēs esam pelnījuši kvalitatīvas šīs vecumdienas un novēlēsim gan man, gan tev, gan arī mūsu tuvajiem, mīļajiem un visiem Latvijā, lai tā tas arī notiek, kā teikt, lai top. Tā kā paldies liels! Tiekamies jau nākamajā, kas notiek medicīnā raidierakstā. Uz tikšanos! Atā!